Šodien esam Rīgā, street fishingā. Mums šodien līdzi ir mūsu gids Marks. Viņš piedalās visu veidu sacensībās street fishingā. Viņš šodien mums stāstīs, kur un kā, parādīs vēl kaut kādas savas sistēmas. Principā ķersim uz atvadu, dropshotu, varbūt džigu, varbūt ar čaterīti. Staigāsim pa krastiem, skatīsimies, ko mēs varam noķert. Galvenā zivs domājam, ka ir asars, varbūt rapīsies arī kāds zadarts. Tad ir pienācis īstais laiks uzciet atvadu sistēmu. Daugavais es biežāk izmantoju atvadu sistēmu un tagad soli pa solim parādīšu, kā viņi jāsien. Tā, ņemsim 0,18 fļuriku, tas būs pamatām, tad somiņā man ir 0,28, kas būs svinam, lai neaprautos tik daudz. Tad trīsveidīgie griezuļi. Jā, man patīk 12 izmēri šādi. Tad kaut kur āķītiņu atradīsim un uzliksim V-vormu virsū. Sākam siet. Daugavā ir kā ir ar to apraušanos un siešanos. Ir daudz jāsienās, ir veikli jāsienās, ja grib copēt. Sāksim ar trīsveidīgo griezuli. Viņš tāds. Šeit mēs var iztēloties kā dropshots. Augšā iet pamata aukla, tad iet svina un te ies āķis. Ja jūs gribat sākt ar atvadu, es ieteiktu ar metru sākt, lai nepiņķerējas. Bet es pat līdz 2 metriem taisu. Es vienmēr izmantoju offset āķīšus, 8 un 6 izmēru, kā kuram māneklim. Jo Daugavā ir daudz zacepu un lai iet cauri zacepēm. Un tad svinam es lieku no 30 līdz 35 centimetri. Es parasti no rokas augšas līdz elkonim taisu tā. Es atvadā lieku dropshot svinus taisnos ar ātrajām karabīnēm. Es lieku no 10 līdz 20 gramiem, kādi ir apstākļi, jo dažreiz strauma Daugavā ir stipra ļoti. Tā, uzvērsim V-vormu uz offset āķi, liekam cauri, līdz ieliekumu pirmajam, varam cauri, griežam riņķi, skatāmies, kur jāliek cauri, pieliekam pirkstu, šitā, un var ievērt iekšā bumijā, un ir gatavs. Atvadīgi gatavu, jāmet tik iekšā. Trīsveidīgais griezulis, svins un V-vorms. Ir svarīgi, lai svinu fluorokarbons ir biezāks nekā pašā atvada, lai, kad jūs ieķerat atvadu, ka jūs varat noraut šo, nevis visu sistēmu. Un kad svinu jūs varat izraut ārā, nevis noraut. Tāda ir tā fīša. Atvadu priekšrocības, kad ka var mazus mānekļus ar lieliem svariem tālu aizmest. Gadījumā, ja asars ir aizgājis uz tālās kants, protams, pāri nepārmetīs. Tad, kad ūdens atkāpjas Daugavā, tad zivs arī atkāpjas. Un vajag aizmest līdz viņai. Jāpēc.
jau tāds smukāks eksemplārs. Sasies uz V-vormu. Nomest tur ir mazais asars. Tu pamet bišķiņ pa labu un tur jau nāk ārā smuki asari. Tā kā es neteiktu, ka viņi nedzīvo viens otram blakus. Es teiktu, ka kad tas lielais iet pa priekšu un mazais seko līdzi. Ķerot ar atvadu prasās garāk kārt, lai varētu dabūt lielāku distanci metienam un lai varētu izspēlēt arī un izvilkt pāri zālēm asarus. Jā. Un arī no augstajām malām, kad mākšana. Mēs iesim paskatīties, vai kaut kur nav tas lielais noslēpies. Aizgājis varbūt šodien, vai mazāk. Kur atvadā pirmais asaris. Uztasties, kā viņš ir visu. Kā viņam garšo šitas te. Nav liels, bet smuks. Tev vajadzēja, jā. Cik liels? Wow, tas ir kūkos. Nevar paņemt tādā studijā. Bēg prom. No? Ar čaterbeitu. Nu, ja nebūtu nogriezt tās 3-2. Es ievērstu tos, vairs ir malu. Tad vēl pārāk, kad es pie krasta. Tieši tā. Uzrāju. Caurumā iebraukt. Šitas ir čateks pats labākais, vai iet, bet tikai vienkārši tā tīk. Tie arī līdekļi jābūt. Daudziem patīk agresīvā izspēle, bet man patīk tāda mierīgāka izspēle. Es velku svinu pa grunti, kad jūtu kādu lielāku akmeni, tad es tā uzceļu. Uzsitu, uzceļu. Tāds, jūt. Kad ir kaut kādas pretestība, tad uzceļu. Un tad parasti asariem tas patīk. Un arī ir pravot, kur var twitchot. Tas ir 1, 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Tāds mazus asus, tāds uzrāviens. 1, 1, 2. Piemēram, kā tagad. Samainās. Ko metīs uz
pašu pēdējo stabu, tā taisni. Cik vien tā, vicina. Pirkstiņš, lociņš. Aizver ciet. Un gaidi, karam nogribs. Es tev auklu tagad ir nostiept, tad, ka viņi... Jā. Tu redz viņu nospriegot, redz? Viņi tagad tev pie gruntas savu kātu augšā. Un tā lēnām tā. Uztirini. Puši mierīgā. Tu pa gruntā. Pavalkā. Pauzi uztais. Kātu augšā tur. Pavalkā tā. Jā. Pietini. Pavalk tā. Bišķiņ, jā. Pietini. Pauzi uztais. Tad vien. Jā. Tad vēl vien. Tu jūti akmeņus, jā? Jā. Tad, kad jūti lielāku akmeni, tā ušo. Velc, tagad tā. Un tad, kad tu jūti tādu lielāku, uzcīt. Ir, sit, cer. Ir zivs. Velc. Ir. Smūgs. Liela asara čempions. Paņem viņu. Tas ir atvedas spēks. Pirmais metiens, pareizi izspēle un reku, viņam zivs. Jā. Smuks. Pēc jūrnieka izskatās balts. Uz Tioga Hoga. Šāda forša krāsa. Dropā vismaz copīt jūt. Nevis tur to aktuāli, kad ne. Dropshots. Mazais Hogs izstrādā. Nu un pēc Latvijas likumdošanas ir aizliegts makšķerēt no tilta konstrukcijām un zem tilta. Jūs drīkstat stāvēt blakus. Jūs pat īstenībā it kā nedrīkstat vest zem tilta. Varat makšķēt paralēli tiltam. Nu, visbiežāk jau tā zivtiņa tur slēpjās, bet, starp citu, viens no labākām vietām ir tieši aiz tiltu pāļiem, kas jau ir ārpus tiltu konstrukcijām. Veidojās superīga atstraume, un tieši tur tā zivtiņa stāv. Oh, sorry. Bet viņš tepat priekšā, Bet arī... Ui, labs. Katrs arvien labāks. Jā, es teicu. Duplat. Nu, ne? Ai, man aizķērās. Nu, redz, strādā gan dropshots, gan atvada. Tā kā jūs varat izvēlēties, kur metodi jums labāk patīk, eksperimentēs, skatāties, rezultāti ir. Teicu? Okay, nu tā, viņš ir 22. 22, es teicu 22. Ai. 22. Nu, droši vien kāds pamanīs un prasīs, kas tad tie pa kātiem, bez nekādiem uzrakstiem, ko jūs šodien ar Marku mēs copējam. Nu, principā mēs testējam jaunos Basaras street fishing kātus. Viņi ir 2,74 garumā, konkrēti man ir 26 gramu testa, Markam ir 20 gramu testa. Un skatāmies, kādā distancē strādāt, kāda ir jūtība. Nu, principā pagaidām
šodienas dienā izskatās, kad ir ļoti labi rezultāti. Kādi šie kāti nākošu gadu varētu parādīties mūsu sortimentā. Un kāpēc par to garumu varbūt liekas 2,74? Nu, tā kā mēs makšējam no krasta, Daugava, liela upe, tāls metiens vajadzīgs, aizmugurē augsts krasts, krūmi. Ja jums ir gara sistēma tām pašam atvadām, nu vismaz 1,5 metra, nu, tad ar īso kaut kādu 2,20 kātiņu jūs nevarat atvēzienu izdarīt un nekādu metienu. Tāpēc, principā, šāds garums ap 2,70, nu, 3 varbūt būs bišķi pa daudz. Tāpēc mēs šādus te izstrādājām. Nu, tagad šovasar veiksim testus, lai nākamā vasara varētu palaist ražošanā. Mēs tagad uz vakara pusi nomainījām lokāciju. Esam, kā redzams, ļoti slepenā vietā. Pašā Rīgas centrā, Pārdaugavas pusē. Zīves šeit ir. Es turpinu ar dropšotu. Marks un puikas copē ar čateriem. Markam jau 25. asars viens bija. Vēl bija viena copīte. Man dropā bija copīte. Tā kā, principā, street fishings ir tik demokrātiska lieta. Nav laivas, nav problēmas. Jums kājas ir, pāris gumijas paciņas, kāds, spoli, aukla, viena maza somiņa, viss ejiet, kur acis rāda. Visur, faktiski Rīgas robežās vai kaut kur, visur jūs varat atrast zīves. Vienkārši bišķi piešancējiet, pamainiet maniklīšus, pastieties, kur kā. Ļoti daudz šodien arī mēs redzējām, tā izbraucot tādas pāris vietas, kādus 40 makšķernieks, jauni, veci. Visa vecuma cilvēki, dažādi līmeņi, var redzēt, kas ir tie, kas ir sportisti, kas startē. Gan vienkārši, kas no mikrorajona atnākuši vienkārši ar kaut kādu, jebkādu spinningu makšķerē. Nācis makšķerē, vakarā iznāca uz 2-3 stundām pamakšķerēt. Rezultāti neizpaliek. Braucam street fishingā. Varbūt par inventāru manā gadījumā šoreiz. Tā kā es vairāk copēju ar dropshotu un ar atvadu, 15 līdz 20 grams vīna. Es esmu izvēlējies 3000 izmēra spoli, jo man kāds ir 2,70 garumā. Aukla ir 0,6 pēc Japāņu. Ar nekādiem super smalkajiem rīkiem es nestrādāju, jo tomēr tanī atvadā un dropshotā vajadzīgs tālāks metiens no krasta. Un jūs tāpat velkat augšā pa krasta kanti, un ja jūs ar super smalkajiem rīkiem copēsiet, katrā metienā jūs varat atstāt savu mānekli. Tāpēc varbūt šoreiz ir bišķi jaudīgākas tās lietas. Jūs principā varat izmantot arī jebkādu savu no parastajiem spinningu kātiem. Nav vajadzīgs nekāds speciāls tās kāds. Es ieteiktu garāku kātu, 2,40 līdz 2,70, pašiem būs vieglāk tālāk iemest. Protams, varat ķert mikrodžigā. Tad ir mikrodžiga kāds un viss. Vienkārši tad izvēlieties, ar kuru metodu jums vairāk patīk un kurā vietā tā ir atbilstošāka. Vēl viena lieta, ko es ieteiktu, jūs varbūt esat sagatavojies ar dropshotu vai ar atvadu strādāt, bet es noteikti ieteiktu vienmēr paņemt kastītē līdzi kādu čaterbaiti. 5 vai 8 grami, jo, teiksim, Rīgas robežās ļoti bieži gar krasta līniju ir tādas lēpju maliņas. Viņas ir turpatās 3-5 metri, liekas tepat, kur es metīšu pie kājām. Un tur ļoti bieži dzīvo asars un īpaši liels asars. Dāmas un kungi, noslēdzām šo īso vakara copīti. 3 vai 4 stundas izbraucām pēc darbiņa pamakšķerēt, pastīties dažādas pāris vietas. Fantastiski, zivi nebija daudz, bet interesanti, smuka asarīši. Lielākais bija pa 30 centimetri jaunajam makšķerniekam. Šie vēl bišķiņi cīnās, mēs esam pabeiguši, teikšu, aprāvāmies, tāpēc vairs nesiešos. Bet, izrauties pēc vakara 2-3 stundiņu izvēdināt galvu vienkārši ideāli. Turās.